Nu, neņem jūs darbā. Nu, neņems. Jaunietis bieži vien nokļūst tādā sajūtā, ka ir šis apburtais loks. Tātad visur tiek prasīta darba pieredze. Jaunietim šobrīd nav darba pieredzes, un tad tas jautājums retoriskais, kā man iegūt pirmo darba pieredzi, ja man neviens neņem darbā. Tātad gribu iegūt pieredzi, bet neviens neņem, ja? Un ir apburtais aplis un liekas, nav izējas nekāds. Viens no risinājumiem, ko var veikt, noteikti vajag skatīties šīs prakses iespējas. Varbūt gan apmaksātas, gan neapmaksātas. Domājot par nākotni, un ja es dzīvoju šobrīd pie vecākiem, man nav jādomā īsti par ēšanu, man nav jādomā par dzīvesvietu, tad vajag izmantot dažādu veidu prakses, arī ja darba devējs neapmaksā. Jo ko es iegūstu praksē? Praksē es iegūstu kaut kādu vienu pirmo noteiktu reālu pieredzi, kuru arī, ja pēc prakses turpinājuma nebūs turpinājums konkrētajā darba vietā, es to noteikti varēšu ielikt savā CV. Bet bieži vien caur šīm te praksēm tas ir pirmais solis. Uzņēmums man var piedāvāt tālāk arī asistenta amatu, un es jau varu augt uz priekšu. Un tur jau tad noteikti šī būs apmaksāts. Bet mans ieteikums būtu tāds: praksi neuztvert kā naudas pelnīšanas iespēju, bet kā pieredzes iespēju, kā iegūt pirmo, otro, varbūt trešo pieredzi, kuru tad jau es tālāk varēšu izmantot savā karjerā.